Tātad, es vienu dienu tur sēžu, domāju, tā kā visi tīņi, un tad man prātā ienāca ideja eksperimentam, kuru veikt. Mana tagadējā miega rutīna, kur es ievēroju skolas dienās, ir, ka pienāk 8:00, un es pārstāju tur ekrānus, skatīties, spēlēt, un ēst arī, tad ceļu tur mazgāties. Bet tad man ir jāiet gulēt 10:00, tad es tajā 2 stundu laikā vienkārši daru zema dopamīna aktivitātes, jeb, vienkārši lasīšanu. Un es esmu sasniedzis to, ka es tajās dienās, kad es lietoju to rutīni, es pamostos 5:50 no rīta. Dabiski. Tātad, es pamostos tā, ka kaut kāds 40 minūtes pirms to modinātāju. Jā, un tātad tas eksperiments, ko es vēlos eksperimentēt, ir, kas notiek, ja tajās 2 stundās es uzreiz pirms gulētiešanas noklausos kaut kādu 120 BPM minimālā tehno dziesmu, lai es varētu ietekmēt kaut kā manas sapņus vai miegu, varbūt ātrāk aizmiegu vai lēnāk. Tad to es vēlos uzzināt. Tātad, jā. Bet sākumā man ir jāatrod vispār tā tehno dziesma. Lai man veids, I guess. Es esmu atradis īpašo dziesmu. Tā ir Hanž no Kīta Kārnala. Es pameklēju, un tā ir 126 BPM, bet tas joprojām ir tajā 120 vietņā. Tātad es šo dziesmu izvēlēšos. Pulkstens ir 10 vakarā 17. Vai, kā pieaugušie teikt, 17:10. Kaut kā tā viņi saka, tie pieaugušie. Un es tagad klausīšos īpašo tehno dziesmu. Tātad bija tā pirmā diena, tas pirmais vakars, kad es klausījos to dziesmu. Un tātad, kā es pamodos un kas mainījās? Es pamodos sākumā 2, es aizgāju atpakaļ gulēt, tad es pamodos 5, es aizgāju atpakaļ gulēt, es pamodos 7 un aizgāju atpakaļ gulēt, un tad beidzot es pamodos 8. Man bija arī kaut kādi 4 sapņi, bet nekas nebija saistīts ar to tehno dziesmu. Tātad, jā, tagad ir 2. diena, 2. vakars. Nē, pagaid, 1. vakar. Ir 1. diena, bet es 2. reizi klausīšos. Un, jā, apmēram 1. dienā nekas nav mainījies pašlaik. Un es sāku šaubīties, vai kaut kas vispār mainīsies pa visu nedēļu. Tā. Ir 2. diena. Un man šonakt bija atkal tāds raustīts miegs. Pamosos 4, 2, 4, 7, 5, tagad 6. Un arī man arī ir jāiet uz skolu. Tāpēc tā baigi jāsteidzas. Tāpēc tā kaut kā ātri iesnīkoju filmēšanu. Vakar bija saules varēniecis. Bet jā, 2. diena raustīts miegs atkal. Un es domāju, ka tā ir slikta lieta, tāpēc jāatrod man veidi, kā to pārstāt. Man sāk likties, ka varbūt tas tehno ietekmē manu raustīto miegu. Šī ir 3. reize. 2. diena, bet, 3. reize, kad klausos tehno. Un šonadēļ, šajā dienā es iešu tā ātrāk gulēt, kaut kādos 9:30. Tātad, jā, un arī varbūt tāpēc, ka es eju agrāk gulēt, nebūs tas raustītais miegs. Un, jā, tiekās. Ir 3. diena, 3. rīts. Un tad, man liekas, mēs jau zinām, kas notiks. Es pamostos 1, es aizēju atpakaļ gulēt. Es pamostos 2, bet tad es pilnīgi, ka man aizskari
bija attaisīti, nu, es guļu ar nedaudz attaisītiem aizkariem, lai man radiators varētu siltumu nest. Un tad es izdomāju aiztaisīt tos aizkarus. Un tad es aizgāju gulēt. Tad es pamodos tajā, nu, kad man smodinātais lēca. Tātad, varbūt tā problēma bija aizkari. Jā, tā tālāk. Tātad burtiski, nu, ir 3. diena, 4. vakars, ir 3. Burtiski es pamanīju to, ka katrs video ir burtiski tas pats, nu, šitie klipi, fragmentiņi, un man liekas, ka video nebūs interesants, tāpēc es vienkārši tur patīšu līdz secinājumiem, un, jā. Tā, 7 no rīta, paskatu uz to vienu stilīgo zvaigzni. Ok, nu, jūs neredzat, bet es redzu. Bet tā. Šī ir 4. diena, 4. rīts, un man ir šokējošas ziņas. Man bija sapnis saistībā ar šo visu, nu, ar tehno un tā tālāk. Bet tātad, tajā sapnī biju es savā istabā, un vēl kaut kādi citi klases biedri, un kaut kāda grupa ar cilvēkiem, kurus es pazīstu. Un viņiem visiem bija austiņas, un viņi visi tur arī klausījās un gatavojās darīt to eksperimentu. Bet es biju vienīgais, kurš neklausās ar kaut kādu citu džeku. Tad es viņiem sāku tur teikt savējo ideju, ka kas ja mēs abi neklausītos un varētu salīdzināt mūs ar viņiem. Un tad, jā, un tad pamost. Un arī par to, kā es gulēju, es pamodos 2, aizgāju atpakaļ gulēt, un tad piecēlos 5:30 vai kaut kad. Jā, un tad ir 4. diena, tā ir pirmspēdējā diena. Tad piekdiena būs jau pēdējā diena, un tad sestdien, svētdien es vairs neklausīšos. Un būs secinājumi. Tātad, jā, masīvas ziņas. Kāds teica masīvs? Wow, te ir stilīgs fons, ne? Anyways, secinājumu laiks. Burtiski, ja klausās kaut kādu dziesmu pirms gulētiešanas, nu man tā bija tehnodziesma, ja klausās kaut kādu tehnodziesmu pirms gulētiešanas, tad randomly pa nakti pamosties. Un tad ir jāatpakaļot, bet ir iespēja, ka atkal pamosties. Tātad, labāk vienkārši nekādu dopamīnu pirms gulētiešanas. Jā. Un tātad es jau pēdējā dienā biju tāds priecīgs, ka man vairs nevajadzēja klausīties. Nē, nu, ka pie pēdējā dienu varēja neklausīties. Ja tu vēlies randomly pamosties pa nakti, nezinot cikos, klausies. Tad kaut kāda tehnoloģijas pirms gulētiešanas. Ja vēlies gulēt, neklausies. Un vispār nekāda dopamīna pirms gulētiešanas. Ja tu tiki līdz ja tu tiki šeit tālu līdz video, tas nozīmē, ka tev tiešām interesē, kas notiek, ja klausās dziesmu. Bet, nu, tas ir, kas notiek man. Bet kas notiks tev? Tad es tev iesaku, es neiesaku vienkārši, ja tu gribi eksperimentēt un tā tālāk. Bet tagad tu zini, ka ir iespēja, ka pamosties randomly naktī. Un, jā. Paldies par skatīšanos. Paskat, cik skaists ārā. Holy.